Ošlapu kļava ir vidēji lieluma koks, kuru viegli atpazīt pēc saliktām lapām, kas sastāv no 3 līdz 7. Jaunie dzinumi ir ar vieglu zilganu apsārmi. Viegli atšķirama arī ziemas laikā, jo zaros saglabājas augļi līdz pat vēlam rudenim. Latvijā ievesta kā dekoratīvs krāšņumaugs, suga labi izplatās. Ir pieticīga, var augt dažādos apstākļos, bet vislabprātāk augu lielo upju ielējās. Tas ir ļoti strauji augošs koks, un veidojot blīvām audzēm, tiek nomākta visa zem kokiem augošā veģetācija, un beigās paliek tikai ļoti dažas izturīgākas zālaugu sugas. Ošlapu kļava ir divmāju koks, uz atsevišķiem kokiem ir vīrišķie eksemplāri un uz atsevišķiem ir sievišķie. Ošlapu kļava ļoti bagātīgi ražo sēklas. Viņu vienā kokā ir daudz 10 000. Sēklas izplatās gan pa upi, tādēļ, ka viņām patīk augt upju krastos, un pa straumu sēklas ļoti lielos attālumos tiek aiznestas. Kā arī viņām nogatavojoties, viņas paliek diezgan vieglas un izplata arī lielos attālumos, izplata arī vējš. Mazus sējenīšus, jaunus, mazus tādus nelielus līdz metram audziņus, vienkārši mēģināt raut ārā ar visām saknēm, viņi samērā viegli padodās, vai arī tādus nedaudz lielākus, jaunākus kociņus var mēģināt atrakt ar lāpstu, atcirst ar cirvi saknes. Lielus kokus zāģēt nost un tad vai nu regulāri apraut atvases un neļaut viņām ataugt, jo jaunās cēluma atvases gadu laikā var izaugt pat līdz 2 metri. Viņas ir ļoti, ļoti atraudzīgas. Koku nozāģē un cēlumu apklāja ar pabiezu mulčas kārtu, kā mulču izmantojot vai nu vecu sienu, vai lapas, vai jebkādu citu irdainu materiālu, kas trūd un pūst, piemēram, arī zāģu skaidrs vai mulča drēs. Un to visu apklāt ar melno plēvi un atstāt uz vairākiem gadiem. Aicinām visus ziņot Invazīvo sugu pārvaldniekā invazivs.lv, un šie dati mums nākotnē noderēs apzināt sugas izplatību un domāt par izplatības pārvaldības plāniem.